vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem. Vai tas ir viens no šīs Ko darīt? atslēgas jautājumiem? Vai notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Tiem, kas ir aktīvā vecumā no 25 līdz 50 gadiem, ir jārūpējas ne tikai par sevi, bet arī par saviem bērniem un savu tēvu un māti. Un tad jāskatās, kā mainīt to domāšanu, lai katra paudze spēj uzturēt ne tikai sevi, bet spēj atstāt arī kaut ko pēc sevis. Nacionālam lepnumam jābūt augstā līmenī ne tikai kultūrā, bet arī ekonomikā. Mums vajag savu Nokia kā somiem, mums vajag savu Volvo kā zviedriem, mums vajag savu cukuru kā dāņiem, bet tie jau nebūs politiķi, kas radīs tos zīmolus. Tos zīmolus radīs cilvēki, kuriem ir ideja, kuriem ir komanda. Tas arī ir Latvijas pirmais uzdevums – nostart tiem politiķiem, kas sasēduši pajūgos, bet uz priekšu nemaz nebrauc. Viņiem būtu jābūt līderiem, kas vada valsti, bet viņi negrib vadīt valsti. Viņi grib sēdēt zirgu pajūgos, raustīt aiz tiem grožiem, forši izskatīties un vairāk neko. Kādā vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem? Vai tas ir viens no šīs Ko darīt? atslēgas Vai jautājumiem? notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Ventspils ir pierādījis, ka politika vispār nav vajadzīga, lai sakārtot kādu pilsētu. Pašvaldība ir pakalpojumu centrs, kas apmierina iedzīvotāju vajadzības. Kāda tur politika? Un ja cukurs ir ražots Latvijā, tad tu saproti, ka cilvēkiem ir darbs. Bet ja cukurs ir ražots Dānijā, tad atliek tikai paņemt kredītu un nopirkt to dāņu cukuru. Eiropas Savienība ir konkrēts ekonomiskais veidojums, tirgus, kurā visi tirgojas. Ko darīt? Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka mēs esam vajadzīgi visiem, gan krieviem, gan amerikāņiem, gan Eiropai un pat ķīniešiem. Mani neviens nav izvirzījis, bet pieļauju, ka pārstāv nesliktāko ideju. Katrs cilvēks vēlas pēc sevis atstāt kādas vērtības. Un ja tās vērtības paliek viņu bērniem un viņu bērnu bērniem, tad tas arī ir valsts pastāvēšanas dzinums. Kādā vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem? Vai tas ir viens no šīs Ko darīt? atslēgas Vai jautājumiem? notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Var jau pielasīt tādu komandu, kas patīk, bet vajag atrast tādu komandu, kas grib. Mūsu streetball komanda, mēs bijām 4 čaļi. Finālā mēs tikāmies gan ar krieviem, gan ar amerikāņiem. Liels brīnums bija publikai visapkārt, ka amerikāņi zaudēja. Tas cīņas gars ir redzams tieši acīs. Un ja tu redzi, ka tur vienkārši nevis dzirkstēls ir, bet liesmas tur ir, tad ir skaidrs, ka ar tādu komandu var daudz ko izdarīt. Jebkurš cilvēks, kas kādreiz spēlējis kārtas, zina, ko nozīmē trumpi un kas ir liekie, ja? Tad Eiropai tagad ir visi trumpi un Latvijai ir palikuši liekie. Ņemiet latviešu un spēlēt ar tam liekām kārtīm. Mūsu saimnes deputāti pat neapskatījās, kādas kārtas viņiem ir iedalītas. Tie ir tie cilvēki, kas ir nogulējuši ne tikai Latviju, bet arī paši sevi. Un Latvija ir jābūt tik stiprai, lai aizstāvot savus intereses, mēs visu laiku būtu uz spēles laukuma. Kādā vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem? Vai tas ir viens no šīs Ko darīt? atslēgas Vai jautājumiem? notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Tiem, kas ir aktīvā vecumā no 25 līdz 50 gadiem, ir jārūpējas ne tikai par sevi, bet arī par saviem bērniem un savu tēvu un māti. Un tad jāskatās, kā mainīt to domāšanu, lai katra paudze spēj uzturēt ne tikai sevi, bet spēj atstāt arī kaut ko pēc sevis. Nacionālam lepnumam jābūt augstā līmenī ne tikai kultūrā, bet arī ekonomikā. Mums vajag savu Nokia kā somiem, mums vajag savu Volvo kā zviedriem, mums vajag savu cukuru kā dāņiem, bet tie jau nebūs politiķi, kas radīs tos zīmolus. Tos zīmolus radīs cilvēki, kuriem ir ideja, kuriem ir komanda. Tas arī ir Latvijas pirmais uzdevums – nostart tiem politiķiem, kas sasēduši pajūgos, bet uz priekšu nemaz nebrauc. Viņiem būtu jābūt līderiem, kas vada valsti, bet viņi negrib vadīt valsti. Viņi grib sēdēt zirgu pajūgos, raustīt aiz tiem grožiem, forši izskatīties un vairāk neko.
vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem. Vai tas ir viens no Ko šīs darīt? atslēgas jautājumiem? Vai notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Ventspils ir pierādījis, ka politika vispār nav vajadzīga, lai sakārtot kādu pilsētu. Pašvaldība ir pakalpojumu centrs, kas apmierina iedzīvotāju vajadzības. Kāda tur politika? Un ja cukurs ir ražots Latvijā, tad tu saproti, ka cilvēkiem ir darbs. Bet ja cukurs ir ražots Dānijā, tad atliek tikai paņemt kredītu un nopirkt to dāņu cukuru. Eiropas Savienība ir konkrēts ekonomiskais veidojums, tirgus, kurā visi tirgojas. Ko darīt? Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka mēs esam vajadzīgi visiem, gan krieviem, gan amerikāņiem, gan Eiropai un pat ķīniešiem. Mani neviens nav izvirzījis, bet pieļauju, ka pārstāv nesliktāko ideju. Katrs cilvēks vēlas pēc sevis atstāt kādas vērtības. Un ja tās vērtības paliek viņu bērniem un viņu bērnu bērniem, tad tas arī ir valsts pastāvēšanas dzinums. Kādā vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem. Vai tas ir viens no Ko šīs darīt? atslēgas jautājumiem? Vai notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Var jau pielasīt tādu komandu, kas patīk, bet vajag atrast tādu komandu, kas grib. Mūsu streetball komanda, mēs bijām 4 čaļi. Finālā mēs tikāmies gan ar krieviem, gan ar amerikāņiem. Liels brīnums bija publikai visapkārt, ka amerikāņi zaudēja. Tas cīņas gars ir redzams tieši acīs. Un ja tu redzi, ka tur vienkārši nevis dzirkstēls ir, bet liesmas tur ir, tad ir skaidrs, ka ar tādu komandu var daudz ko izdarīt. Jebkurš cilvēks, kas kādreiz spēlējis kārtas, zina, ko nozīmē trumpi un kas ir liekie, ja? Tad Eiropai tagad ir visi trumpi un Latvijai ir palikuši liekie. Ņemiet latviešu un spēlēt ar tām liekām kārtīm. Mūsu saimnes deputāti pat neapskatījās, kādas kārtas viņiem ir iedalītas. Tie ir tie cilvēki, kas ir nogulējuši ne tikai Latviju, bet arī paši sevi. Un Latvija ir jābūt tik stiprai, lai aizstāvot savus intereses, mēs visu laiku būtu uz spēles laukuma. Kādā vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem. Vai tas ir viens no Ko šīs darīt? atslēgas jautājumiem? Vai notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Tiem, kas ir aktīvā vecumā no 25 līdz 50 gadiem, ir jārūpējas ne tikai par sevi, bet arī par saviem bērniem un savu tēvu un māti. Un tad jāskatās, kā mainīt to domāšanu, lai katra paudze spēj uzturēt ne tikai sevi, bet spēj atstāt arī kaut ko pēc sevis. Nacionālam lepnumam jābūt augstā līmenī ne tikai kultūrā, bet arī ekonomikā. Mums vajag savu Nokia kā somiem, mums vajag savu Volvo kā zviedriem, mums vajag savu cukuru kā dāņiem, bet tie jau nebūs politiķi, kas radīs tos zīmolus. Tos zīmolus radīs cilvēki, kuriem ir ideja, kuriem ir komanda. Tas arī ir Latvijas pirmais uzdevums – nostart tiem politiķiem, kas sasēduši pajūgos, bet uz priekšu nemaz nebrauc. Viņiem būtu jābūt līderiem, kas vada valsti, bet viņi negrib vadīt valsti. Viņi grib sēdēt zirgu pajūgos, raustīt aiz tiem grožiem, forši izskatīties un vairāk neko. Kādā vietā Latvijai pasaules biznesa Aizkļūt no šīs situācijas. jābūt pēc 5 vai 6 gadiem. Vai tas ir viens no Ko šīs darīt? atslēgas Vai jautājumiem? notiek diskusija? Kur atradīsies nauda? Ventspils ir pierādījis, ka politika vispār nav vajadzīga, lai sakārtot kādu pilsētu. Pašvaldība ir pakalpojumu centrs, kas apmierina iedzīvotāju vajadzības. Kāda tur politika? Un ja cukurs ir ražots Latvijā, tad tu saproti, ka cilvēkiem ir darbs. Bet ja cukurs ir ražots Dānijā, tad atliek tikai paņemt kredītu un nopirkt to dāņu cukuru. Eiropas Savienība ir konkrēts ekonomiskais veidojums, tirgus, kurā visi tirgojas. Ko darīt? Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka mēs esam vajadzīgi visiem, gan krieviem, gan amerikāņiem, gan Eiropai un pat ķīniešiem. Mani neviens nav izvirzījis, bet pieļauju, ka pārstāv nesliktāko ideju. Katrs cilvēks vēlas pēc sevis atstāt kādas vērtības. Un ja tās vērtības paliek viņu bērniem un viņu bērnu bērniem, tad tas arī ir valsts pastāvēšanas dzinums.